Jā, paldies. Paldies, ka uzaicinājāt. Man ir uzdots iedot kaut ko tādu, kas cerams, ka jums tur nebūs pārāk garlaicīgi, tāpēc, ka mākslinieka intelektā ir tā, ka citi pamostās un jau drēb rokas, kas pa nakti ir noticis, jau visi jau nomainījies, un es centīšos jums tagad iedot bišķi mieru, ka jūs zināt, kas vismaz pēdējā mēnesī ir noticis, tādas aktualitātes par mākslinieko intelektu, un arī ko jūs praktiski varat, cerams, kaut ko izmantot. Tad jūs uzliksiet man, jā? Ok, tā. Ui, tā jau es pagājām uz priekšu, apakaļ. Tātad es iziešu ātri cauri dažādām informācijai, ko esmu atradis arī kādām atsaucēm, bet tad šis bija tas pirmais slaids ir no Sequoia Capital. Tas ir milzīgs investīciju fonds, un viņi arī jau tagad savā investīciju doktrīnā ir atzīmējuši, ka mākslīgā intelekta tagad vilnis tehnoloģijās ir pilnībā pielīdzināms mobīlu aplikāciju vilnim vai internetu vilnim vai tur, piemēram, tīklu vilnim, un attiecīgi tad, ja mēs gribam kaut kur izrāvienu, tad tas ir īstais brīdis tagad. Un tad vēl bija tāds pat raksts šajās nedēļās pēdējās, kur viens liela uzņēmuma īpašnieks, Every, viņi atklāja, jūs varat pēc tam atrast to rakstu, ir tāds smuks aprakstīts par paradoksu, ko viņi atklāja, kas jau bija atklāts 100 gadus atpakaļ, ar to, ka viņi 30% uzņēmumā noautomatizēja, bet tad darbinieku nevienu nevajadzēja atlaist, un darba apjoms palielinājās. Un tas ir tas pats, kas Džeons paradoks, kas bija kad ogles raka 1880. gados, varbūt kāds ekonomikas teorijas ir dzirdējis. Tad viņi domāja, tagad rekuros tvaika dzinējs, izdomāsim, kā ātrāk rakt ogles paliks lētākas, bet īstenībā visi sāka izmantot daudz vairāk ogles un beigās palika dārgāk. Un tas pats arī notika, un vajadzēja vairāk cilvēkus visu iesaistīt, un tas pats arī ar degvielas cenām vispārējo. Tādā ziņā tie, kas baidās, ka tagad mākslīgais intelekts mūs visus tur aizvietos, tad ir tas, ko viņi tur argumentē tajā rakstā, ir, ka izskatās, ka cilvēka darbs ar mākslīgo intelektu ieviešot mainās. Sanāk, viņi savā organizācijā ir daudzās pozīcijās uztaisījuši cilvēku hamburgerus, ka cilvēks ir tas, kas iedod uzdevumus mākslīgam intelektam, pārbauda uzdevumus visu laiku un to darbu pa vidu dara tās sistēmas. Bet tas cilvēks tur ir iesaistīts un viņam ir daudz lielāks apjoms, viņam cita veida uzdevumi jādveic. Tā kā, ja kāds grib mazliet šo papētīt, tas ir labs raksts. Tad es gribu iedot arī tādu vienu ziņu, kas ir man pašam ilgstoši likās, ka tomēr tas hype cikls, visi skaidri dati rāda, Eurostat dati, to, ka mēs vēl neesam pavisam augšā Gartner hype ciklā, kur krīt lejā, un tad ir visi saprat, ka nav tik labi, kā bija, un beigās ir produktivitātes plato. Tad ir viena arī zona, kur ir tiešām tas hypes, jeb tas pārāk lielās cerības ir tiešām, un tie mākslīgā intelekta aģenti. Un ne tādā pavisam tādi aģenti, kas ir balstīti tīrā tekstā, jo var uztaisīt aģentus, kas arī ļoti daudz ko spēj izdarīt un ļoti precīzi un kvalitatīvi, bet tad tīrā tekstā. Un tad es te ieliku dažus piemērus no pēdējā mēneša, ko es biju arī redzējis. Cilvēki aizvien vairāk rāda šādas piemēras, ja kāds no jums ir kādreiz programmējis, tad iedomājies augšā ir rindiņa, kas pārbauda, vai tekstā ir kāds sākās ar lielo burtu, un tad tur uzrakstīt programmas kodā ļoti efektīvi, un tad otrs variants ir ar to vibe codingu, jeb es nezinu, kāds latviešu valodā, es sapratuši, kā to sajūtu programmēšanu. Kad vienkārši tekstā uzraksti, tas tāds jauns termins ir, un viņš tur ka tu esi labākais tur atpazinējis teksta un vēl viss kaut kas. Un tad realitāte ir burtiski šāda, ka, piemēram, tagad šādā veidā ar tekstā taisot jūsu aģentus, tas viss tās sistēmas IT burtiski maksā nevis 3 reizes, bet 100 reizes dārgāk nekā tas, kā to izdarīt tādā veidā. Plus vēl otrs ir, ja to iedod darīt cilvēkam, kas nemāk darīt, tad pētījums ir tur var atrast viņu, tad par 19% lēnāk īstenībā rezultāts tiek sasniegts un 45% vairāk kļūdas. Un tas ir loģiski, bet tajā pašā laikā, ja iedod cilvēkam, kas ir liels eksperts, tās sistēmas tiešām tu vari pātrināt to darbu.
bet viņš eksperts nekad mūžā nerakstīs šādi. Nu, tā kā ja jūs kāds programmētājs eksperts šādi raksta, tad uzreiz var atvadīties. Bet, nu, tātad tas ir viens, kuru piemērs. Vēl viens piemērs man pat pirms kaut kāda mēneša vai 2 viens loģistikas uzņēmums Latvijā atnāk un man saka, rekur tā zaļā kastīte. Mums ir mums ir cauruļu kravas, un mums viņas jāiekrāmē smagajās mašīnās. Mums vajag modeli mākslīgā intelekta aģentu, kas pasaka, cik daudz smagās mašīnas mums vajadzēs, jo mums ir gadījumi, kad atbrauc smagā mašīna, un tur, nezinu, viena smagā otrā, un otrajā 2 caurules. Vienkārši, galīgi neefektīvi. Vai arī pietrūkst, vai kaut kas tāds. Un viņi man tagad šito stāstu visu domāju, to var atrisināt ar mākslīgo intelektu. Viņi tāds saka, mums nestrādā. Mēs uztaisījām Cloud API, ierakstām iekšā rekur mūsu tas krava, un viņš man dod reizēm nepareizi ārā tās krava. Tas ir tā kā, es nezinu, tā kā pieņemsim ar šķērēm skrūvēt skrūves, vai vispār kaut kādu, tā kā vispār nepiemērots dzīt ar āmuru skrūvi. Tādā veidā mākslīgais intelekts vispār nestrādā, tā kā nemaz. Tātad, attiecīgi, ja tu tādu risinājumu gribi darīt, tagad ir tas hypes, ka tā to var darīt, bet tāds nestrādā, tu paņem tās 30 gadus, viņiem tur bija 20 gadu tās vēsturiskie dati, tu viņus iebaro citam modelim, nevis valodas modelim, nevis cloudam, kurš apmāca ļoti precīzi 99,5% precizitāti, kur cik tev tās smagās mašīnas vajadzēs. Un to nevar ģeometriski atrasināt, ja kāds domā, jo tur tas caurulis citreiz izliektas, tie onkuļi liek iekšā caurulē, tas galīgi nestrādā ģeometriski. Bet to var atrisināt, un to nevar atrisināt ar AI aģentu tādā izpratnē kā teksta veidā. Tad ir vēl viens piemērs Monas kafejnīca Stokholmā, jūs arī varat viegli atrast. Viņi izdomāja tādu gudrību, bet beigās es domāju, ka tas viņiem atmaksājās, tāpēc, ka cilvēki iet izklaidēties tur. Viņi uztaisīja teksta veidā tādus cloud aģentus, coworki, kas aizstāja grāmatvedību, aizstāja visus procesus. Tur cilvēks robots saņem uz ekrāna, rekur vai kapučīno uztaisīt, aiznes uz 5. galdiņu un tam līdzīgi. Ka visu administrāciju pārņem mākslīgā intelekta aģents. Rezultāts bija tāds, ka viņiem ir pat tāds Hall of Fame, kur tas aģents pasūtīja 6000 salvetes, 3000 cimdus, tur vienā piegājienā kokosriekstu pienu, mūcu, tur industriāli izmēra atkritumus, tur vienreiz 120 dolas, tur grāmatvedību nepareizam uzņēmumam aizsūtīja vēl visu kaut ko. Attiecīgi, pilnīgs hauss. Tur cita eksistē tāds pat pētījums, saucās Agents of House by Stanford, kur būtībā arī var balsīt, kāpēc tas notiek, bet tas īstais iemesls, kāpēc tas notiek, un šādi nevajag darīt pašlaik ar nevienu no aģentu sistēmām, ir tas, ka rekur ir, piemēram, no pagājušā gada nogales pētījums Kontekstrot, tāds pats pētījums ir NVIDIA, un pat arī bija Anthropic Day, tajā, ka viņi prezentēja jaunākos savus rīkus, arī pārsvarā marketinga cilvēku skatos bija, bet uzlīda vienā brīdī ir inženieris, kurš arī tieši to pašu atzinās nejauši. Ka lai tev labi strādātu, tie aģenti, tev 10 000 tekstvienības, kas ir 2-3 lapas. Nevis 100 000, nevis 2 miljoni, 10 000. Un ja tev ir vairāk, tad tev strauji krītās jebkādas precizitātes. Un tas ir saistīts ar datu kopām, tas ir saistīts ar matemātiku, tur ir n kvadrātā uzmanība. Attiecīgi, tas tā vienkārši nestrādā. Tas kādreiz nākotnē tā strādās, tad, kad tev būs videokārtas 2 terabaita video atmiņa vai kaut ko tam līdzīgi. Mums tādas nav. Un tagad ir hypes, ka tu to visu var izdarīt, bet īstenībā to nevar izdarīt. Es vēl viens tāds ļoti dumšs piemērs, ja mēs pie šī, un mums ir strādājam daudz zvanu centriem, piemēram, man ir bijuši zvanu centri, kas pasaka, iedodiet man transkriptus no visa pēdējā mēneša, viņi ieliek cloud coworkā un viņi paprasa, kur man ir problēma manos zvanos. Tas ir tā kā raut automātu, būtībā, tu varbūt uzskatīs kaut kas labs, bet tev problēma 100% nepateiks. Tu vari justies labi pat tajā brīdī, bet tas tā vienkārši matemātiski nestrādā. Un tad vēl pa virsu tam ir tas pats, tā kā, ja tu būvē māju, tad tu vari uzbūvēt māju lēnām un, pieņemsim, lēti, vai pieņemsim, bet tu nevari dabūt tikai visus 3 reizē. Pieņemsim, tu nevari labi, lēti un ātri. Tu vari tikai 2. Un tas pats ir tagad arī ar to, ka ir veids, kā tu vari apiet šīs problēmas, un tas saucās ka tu vari ielikt ļoti ilgu domāšanas budžetu. Sanāk, ka mums bija Microsoft viens pētījums, saucās Road to Medical Superintelligence.
Viņi uz vienu diagnozi iztērēja $9,000 un sasniedz 90% precizitāti ārstam, starp citu referencēja 40% precizitāti. Un, ja kāds grib apstrīdēt, jūs apstīties, ārstiem ir tepat no veselības ministrijas SSK 10-16 tūkstoši diagnozes, var garantēt, ka neviens ārsts viņas nezina, un attiecīgi viņam ir 40% precizitāte. Bet, attiecīgi, bet tas ir 9,000. Un tas nozīmē to, ka, ja jūs esat tik traki, kā daži uzņēmumi ir, kā tur pāris cilvēku uzņēmums, kas mēnesī tērē 51,000 uz tādiem aģentiem, tad tu vari kaut ko sasniegt. Bet tas ir visneefektīvākais veids, kāds vispār ir iespējams. Bet tāds vispār eksistē. Un vēl ir interesanta lieta, ka cloud tagad ir visur ļoti, ļoti tāds aktīvs savā marketingā un pārējā, bet tajā pašā laikā, ja jūs būvējat savu sistēmas uz tiem MI aģentiem uz cloud, tad ņemiet vērā, ka kur ir ieņēmumi zaudējumi. Tad cloudam un OpenAI gadu no gada ir 5 līdz 10 miljārdu zaudējumi. Tagad neviens uzņēmums nespēja tā eksistēt. Viņi pēc būtības domā, ka viņi tagad noķers visu tirgu, matemātika uzlabosies, resursu izmaksas samazināsies, tad viņi būs ieguvēji un tam līdzīgi. Bet tikai Google ir vienīgais, kas no tiem spēlētājiem pašlaik pelna. Viņiem vienīgajiem arī tagad ir atzinušies ar saviem modeļiem. Šodien būs vairāk Google lietas. Tikai neieteikt būvēt jūsu platformas uz cloud. Tad vēl viens piemērs. Starbucks arī bija 9 mēnešus palaiduši sistēmu, kur tā vietā, lai cilvēks uzskaitītu, kas viņiem ir noliktavā mākslīgais intelekts uzskaitīja, viņiem vajadzēja fotografēt. Tad viņi beigās saprata, ka cilvēkam tikai dubults darbs ir, jo tur jāstaigā, jāfotografē, visi bieži arī kļūdas, un viņi neredz tur, kas tur aiz turienes stāv. Tikai mākslīgo intelektu nevajag likt visur, kur vien pagadās, vajag izdomāt, kur viņam ir jēga. Un, ja jūs kādu paši taisat kaut kādas risinājumus, pat ir iznākusi liela lieta, OpenCV, jaunā versija, pirms tam iepriekšā 2018. gadā, iedomājieties, cik daudz jau laiks ir pagājis, 8 gadi, un šī sistēma ir tāds klasiskais mākslīgais intelekts, kur tagad daudz arī dziļā mašīna mācīšanās iekšā, kur tu vari tajā bildē atsakot objektus telpā bez YOLO, kurš ir maksas rīks. Un tad, attiecīgi, ir daudz iespējas. Šis ir jāzina, ja jūs paši taisat savus rīkus. Un tad ir vēl tādas praktiskākas lietas. Pat iznāca Anthropic Cloud 5 modelis. Ja mēs neskatāmies uz aģentu sistēmām, tieši vienkārši uz vienu uzvedni, ja promptu, cik labi viņš strādā, tad viņš ir vislabākais tirgū pašlaik. Problēma tā, ka viņi pirms 2 dienām viņi izslēdza, tāpēc, ka galvenais iemesls bija tas, ka īstenībā viņi jau bija uztaisījuši ātrāk. Pirms 2-3 mēnešiem viņi iedeva Microsoftam, Linux Foundation vēl kādiem, un viņi atrada kļūdas sistēmās, kas bija 20 gadus nebija atrasts. Attiecīgi, tiklīdz kā viņi atkal ieslēgs, un ja jums ir kaut kādas IT sistēmas, būtu labi, ja kāds jūsu izstrādātājs ar kursoru palīdzību pārbaudīt, vai nav kāda caurumi, jo šo rīku izmanto, lai uzbruktu sistēmām ļoti aktīvi. Bet tad šis ir tas, ko jūs zināt, kas pašlaik ir jaudīgākais, pats precīzākais, labākais rīks tirgū. Tas ir Anthropic Cloud 5. Tad ir alternatīvas bezmaksas open source versijas, ļoti interesants parādījušās. Tagad NVIDIA ir palaidis tādu Numotron 3 modeli. Viņš ir 550 miljārdi kontekstam, piemēram, Gemas ir 30 miljārdi. Viņam vajag ļoti lielu videokarti. Bet tas, kas ir forši, ir, ka labajā pusē var redzēt, ka viņš ļoti ātri strādā. Viņš tā kā reāli kaut kādas 5 reizes ātrāk strādā nekā citi modeļi. Viņam gan vajag lielu videokarti, bet šis ir, viņš latviešu valodā, diemžēl, slikti strādā. Tas ir angļu valodā primāri. Tad ir tas, kas ir vēl, man liekas, foršāk, un šī ir tāda nākotne, tiešām nākotne, uz ko, es domāju, liek arī cerības tie paši lielie spēlētāji, bet Google ir pirmā, kas to ir izdarījusi. Ir open source, jeb atvērtā kodā pašlaik pieejams Diffusion Gamma 4. Gamma 4, starp citu, ja jūs nezinājāt, ir labākais open source modelis no rietumiem, no Ķīnas ir Quens labākais. Un var redzēt, ka šis ir uztaisīts pilnīgi savādākā veidā, kā jebkurš cits modelis. Viena lieta, ka var redzēt to stabiņus. Tad tie gaiši zilie stabiņi ir tā jaunais tas Diffusion modelis, un tie zilie ir tas tradicionālais Transformer modelis. Viņš visur ir sliktāks, tā kā mazlietiņ. Bet tas, kur viņš ir ievērojami labāks, ir ātrums. Viņš ir 4 reizes ātrāks, un viņš ir daudz mazāk vietu aizņem, un tas ir ļoti liels iegūms. Un tas veids, kā viņš strādā, ir tad klasiski ir autoregresīvi, tev pa vienam vārdam transformērs visu laiku ģenerē nākamo vārdu. Savukārt šie te jaunais, tas Diffusion modelis, viņš strādā tāpat kā Midjourney attēlu ģenerēšana. Tev
datu kopa no sākuma tiek notrokšņota, un pēc tam modelis iemācās atgūt apakaļ oriģinālo saturu. Rezultātā tas izskatās mēram šādi. Tā, kā tu man, tā, just a second, uzspied lūdzu play, ja? Jā, to redzēt, kā tas notiek. Viņš tā kā uzreiz vienā piegājienā attrokšņo tev visus teikumus un uzreiz dabūna rezultātu. Pilnīgi cita pieeja nekā transformeru modeļi. Tad šis būtu, ja jūs taisat savus lokālos projektus, šis ir kritiski zināt, ka kaut kas tāds eksistē. Dabūna, lai es varu nospiest, lūdzu. Es neko nevaru nospiest tā. Ok, tā, back. Okay. Tad, un ja jūs gribat šo mēģināt, jebkur no šiem, ko es jums parādīju, tie open source atvērtā koda, tad ir vairāk veidi, kā to darīt. Lokāli Olama ir tāds, Onslaught Studio, LM Studio, starp citu arī, ja kāds ir dzirdējis tur par TED-GPT un tam līdzīgām lietām, tagad ir pa pilnam arī web platformas. Mēs paši arī Asia ChatUI open source atvērtā koda platforma esam uztaisījuši, kur var tur pieslēgt kādu no šiem vai Azure Private GPT un izmantot savā lokālā infrastruktūrā. Tad kur vēl viena lieta, kas jums varētu praktiski noderēt. Gemini 3.5 tagad pat ir iebūvējuši ļoti smuki Google Translate aplikācijā. Kāds redzēja šo lietu? Tur ir tagad podziņi, tagad jauni parādīsies. Mēģināšu uzspiest, vai man izdosies ātri tagad nodemonstrēt. Kur skatieties Live Translate. Tā start. Labdien, kā jums iet? Здравствуйте, как ваши дела? Un, ja viņš tur runā pretī, viņš uzreiz reāla laikā tev nekas nav jāspiež. Viņš tur ir ļoti jaudīgs modelis. 70 valodās. Tad ir Gemini Omni iznācis. Tas ir tāds, es teiktu, vairāk, jums jāzina, ka kaut kas tāds ir iznācis, bet priekš video profesionāļi to diez vai izmantos bez tādiem iesācējiem. Bet tad ir pieejams tās Gemini Omni, es viņu arī patestēju. Sanāk, tur ielikt savu bildi vai tik līdzīgi kā parasti visiem video rīkiem, bet viņš tāds vairāk draudzīgs ar to, ka tu vari dažādos variantos. Today, I am thrilled to introduce you to Google Omni. It's the most powerful AI we have ever built. It seamlessly connects all of... Jā, tātad balss nav manējā, tāpēc, ka tas nav rīks labākais šim uzdevumam. Jūs gribat šādus uzdevumus veikt. Eksistē ComfyUI, ko visi profesionāļi izmanto Hollywoodas studijās. Un Eleven Labs, kas ir poļu uzņēmums, mēs viņu tūlīt apstīsim, viņi ir uztaisījuši tādu arī platformu. Bet kas ir labi, kā var redzēt, ka man seja netransformējās un kas iepriekšējos modeļos bija problēma. Un tas diezgan labi. Paskaidām uz priekšu. Jā, varbūt. Šis arī labs piemērs, paņem šo. Tagad, piemēram, ja tu esi iesācējis, tu netaisi filmas, tu paņem iefilmē vienu video materiālu ar papīrīti, uzrakst. Es gribu, lai viņš pārvēršās pa Pokemon kārti un šitā uzreiz tev ļoti forši. Bet es tāds izklaidējošs, nav reāli. Es saku, tā kā jūs gribat profesionāli, man arī ir video par to. Ejam uz priekšu. Tad par šo gan ir svarīgi palaid šo bez skaņas tikai, ja? Palaid. Jums vajadzētu zināt visiem, ceru, ka viņš palaidīsies, mēģina kaut kā iedarbināt viņu apakšā paskolē. Tātad, jā, viņš kaut kas super lēni tev tur palaid vēlreiz. Tad ir pilns ar reklāmām, produktiem internetā, sociālajos tīklos, kas visi ir tā kā neīsti fake. Tur apakšā ir links, vai kur nopērts šitādu tīrāmo šļūtenīti vai tīrāmo līdzekli vai kaut kādas brilles vai kaut kādas tur. Jums jābūt visiem ļoti uzmanīgiem, jo tagad nevar ticēt nekādam video, kur kaut kāds rāda, tā kā līdzies Topshop kādreiz bija, kur izlikās uz skatuves, tagad izliekās ar mākslīgo intelektu. Kur sākas fantastisks rīks, kas īstenībā neeksistē, vai ka viņš eksistē, viņš galīgi nestrādā. Uzspēļam tālāk. Tā, ejam uz priekšu. Back. Tad ir YouTube pats sācis arī atzīmēt visus video, kas ir AI ģenerēti. Jūs nezinājāt, YouTube AI ģenerēti video nedrīkst pelnīt naudu, kas ir interesanti. Bet tajā pašā laikā es jums iesaku apstīties šo kanālu. Ir vairāk šim kanālam blakus kanāli, šitais 300,000 subscriberi, Lume saucās, bet ir citi. Es nezinu, tā kā ir kādi skeptiķi, bet man liekas, tas saturs super interesants un kvalitatīvs. Tad visas filmīs ir mākslīgā intelekta ģenerētas. Un viņas tā kā par visādiem vēsturiskiem notikumiem, par visādiem tur kaut kādām laupīšanām, par izbēgšanām no Auschwitzes un vēl visu kaut ko. Un attiecīgi, bet viņas tur viss tas video materiāls un audio materiāls ir ģenerēts pilnībā, bet viņš ir tik ļoti kvalitatīvs, kad man tāda sajūta, ka visticamāk cilvēkiem ar laiku gribēs tādu skatīties bieži vien labāk nekā kaut ko manuāli. Tajā tīri iesaku šo apskatīties.
Un, kas bija vēl interesanti, ģenerēta satura, kur Evika Siliņa bija nesen nopostējusi X-ā, tas bija maijā, beigās bez cīņas nav uzvaras, tieši tādu pašu ģenerētu, gan izvēl 1:1 tikai zaļu krāsu, kāda pieder Sketika uzņēmumu dizainu, un būtībā, un tur ir tā interesantā lieta, ka jūs ģenerējat prezentācijas, tagad pašlaik nav atrisināts autortiesību jautājums, un tur ir Ungārijā tiesas prāva, ir Amerikā, bet, attiecīgi, agrāk vai vēlāk autori saņems naudu par tiem darbiem. Pašlaik viņi nesaņem naudu, un tagad jūs varat iekulties nepatikšanās, ja jūs noģenerējat kaut ko ieliekat, un pēc tam autors piesakās, kur tu esi nokopējis manu darbu. Bet tas ir iespējams pašlaik ar šiem rīkiem. Tad ir ElevenLabs, poļu uzņēmums, visjaudīgākais transkripcijā, labākā transkripcija latviešu valodā, bet varbūt Gemini 3.5 ir mazliet labāk, bet daudz dārgāk. Ģenerē arī ļoti labu dubēšanu latviešu valodā un tam līdzīgi. Mūsu gan uzņēmumā, piemēram, mēs strādājam tajā nišā, kur šādu risinājumu pieslēdzot, piemēram, robotzvanos tev, piemēram, tas maksās, 2000 mēnesī, mēs to varam izdarīt pat 200 eiro mēnesī. Bet kvalitātes ziņā tas ir vienkārši fantastiski. Tad varam iedot dažus piemērus. Piemēram, jūs tagad varat ielikt šitādu piemēru, rekur palaidi. Ar skaņu, ja? My own sea spirit. Hold it! Excuse me. One soda, please. Šābūt var trim! Un tā ar mūsu vienoto mērķi tagad piesaukšu jūras gara savienību. That's gonna belong to me, Ash. Tas ir mans! Tas ir mans! Hold Labi, on! nospied. Tad jūs saprotat domu, jūs varat ar īstajām balstiņām, Pokemonu, visu tam līdzīgi uzreiz momentāli dabūt latviešu valodā multenis, piemēram, no angļu valodas vai krievu valodas un tam līdzīgi. Un gan tas ir mazliet interesanti, ka es pirms gada vai cik ar kaut kādiem tam televīzijas platformām runāju, tad viņi ir tik ļoti iecirtušies uz tādu kvalitātes līmeni, kas viņi nezina, kurš to tur izdomājis, kad nedrīkst būt neviena kļūda, un tad viņiem šis neinteresē. Bet, ja jums pašiem interesē dabūt, tad jūs to varat dabūt. Bet gan jau ar laiku viņi arī būs piespiesti. Tad ir arī viņi izveidojuši ElevenLabs alternatīvas Suno. Suno ir tā, kas bija tā mūzikas ģenerēšanas platforma. Tagad es gribu izstāstīt īsu stāstu, kā es šo uzģenerēju. Es paņēmu, es neesmu nekāds politiskais atbalstītājs, tur citas, pat nointervēju vēl vienu tur politiķi, kur tur būs ne tikai Kulberga, bet tad es vienkārši paņēmu visas kritikas kvotas no Alvija Hermaņa par valdību, un ar Gemini 3.5, kurš vislabāk latviešu valodā spēja kaut ko uzģenerēt dziesmu vārdus, un tad es uztaisīju mazu dziesmu. Tas ir Alvija Hermaņa. Valsts ir tādā stagnācijā, pilnīgā pakaļā. 30 valsts Eiropā, bet mēs esam pašā galā. Starta pozīcija viena, bet 15 gadus atpaliekam. Katru dienu 30 dzimst, bet 80 kapā liekam. 500 000 jau pazaudēts un jau... Vai tiešām turpināsiet ciest? Pastāvošās varas laiki beidzas, laiks to visu malās viest. Kādam jāiet ir... Jūs saprotat domu, ļoti diezgan kvalitīvi latviešu valodā. Es pat zinu, ka tagad jūs arī varbūt zināt ar ElevenLabs. Tur ir tādas balsis, kas ir, ja tu īpaši nemaksā daudz naudu, viņas ir tur tā kā pieejamas defaultās, un cilvēki man stāsta, ka tagad radiostacijās ģenerē reklāmas ar tām balsīm, nevienam nemaksā tur 20 eiro un tais augšā, un tur emocijas, tur ielikt prieks, tur dusmas, visu var salikt. Tā ļoti labi strādā latviešu valoda arī. Tas ir ElevenLabs. Ejam uz priekšu. Tā, kur jā. Tad vēl bija interesants pētījums no SimilarWeb, kas ir lielākā platforma, kas ievāc datus, piemēram, no tādiem provideriem, kas kā TET vai Tele2 un tam līdzīgi. Un viņi ir savākuši datus, ka jau tagad, tad šogad jau ir 68,0% internetu meklējumu, kur neviens nevar vaļā linkus. Nozīmē, ka, ja tu, piemēram, Perplexity izmanto, tu uzreiz saņem informāciju, vai ChatGPT apakšā ir Google Bings, vai, es domāju, Microsoft Bings, tad jums viena lieta tomēr par šo jāzina ir, piemēram, jūs gribat, lai jūs ChatGPT atrod, jums Bingā jātiek uz augšu, bet otrs ir tas, kad arī jūs izmantojat, tad, piemēram, jūs uzrakstīsiet, nezinu, vai Latvijā vajag būvēt vēja parks.
Un tā atbilde nebūs objektīva, ja jūs paši neiedosiet saturu. Un, ja jūs gribat saturu, jums būtu jāizslēdz web meklēšana. Jo kas notiek fonā? Tāpēc, ja jūs gribat zināt vairāk par šīm lietām, man tūlīt būs platforma neaizstājamais.lv, un es tur apmācīšu cilvēks. Bet pēc būtības ideja tāda. Atslēdz webu, iedod savu materiālu, tad tev tur viss būs labi. Ja tu vienkārši ieliec ChatGPT ar ieslēgtu webu, viņš ievilks pirmo avotu, kas tur ir LinkedIn postā vai Facebookā, un ļoti pārliecinoši argumentēs par to argumentu. Un tur attiecīgi jums ļoti jāsako līdzi visiem tiem atsaucēm, un vislabāk izmantot tā, ka deep research no sākuma savāc datus, tad tu pats viņus apstrādā, saliec apakaļ, izslēdz web meklēšanu un tādā veidā dara. Nekad neuzdod tādus globālus jautājumus ar pirmo piegājienu, bet šis nozīmē, ka ir ļoti svarīgi labi indeksēties tajos platformās. Tad ir vēl viena interesanta lieta, ko jūs varbūt jau pamanījāt. Pēc tam es pat atbraucu no Ventspils ar Tesla FSD. Būtībā es visu ceļu strādāju un pats nestūrēju. Bet attiecīgi tas tiešām tā strādā. Un vienīgais, piemēram, Amerikā es varēju sēdēt arī aizmugurējā sēdeklī. Bet, un tur uz ielām būtībā tu vari satikt pensionārus, kas saka, kur es katru dienu braukāju, jo man tur bail, ka tur kaut kāds indietis būs pie stūres un viņiem labāk patīk tur braukāt. Tiešām ļoti labi strādā, visi dati rāda ļoti labus rezultātus. Tas, ko CSDD izdarīja, pat bija tāds mazliet tāds pīla tāda, ka viņi versiju, kas vispār nav Tesla FSD, notestēja, uzrakstīja, ka nekas nestrādā, jo būtībā, ja viņi tiešām būtu testējuši to FSD, tad viņiem būtu jāizbrauc visticamāk uz Lietuvu vai Nīderlandi, jo tur viņi vienkārši ģeolokācijā izslēdzās un uzrakstīja, ka nekas nav labi, bet mēs esam tagad nabadzīņi trešais brālīts, tas pēdīgākais, kur Latvijai nav pieejams, Igaunijai, Lietuvai ir. Pēc tam vēl bija tā, ka CSDD šito izrakstīja, kur skatieties, Igaunijai nav, nākamajā dienā Igaunijai ir. Tātad, kādā gadījumā šīs tehnoloģijas ir tiešām atbalstāmas, nevis baidīties no viņām. Pēc būtības ir tas, ka tagad ekonomikas ministrija vakar pieņēma kaut kāds ministrs kabineta noteikums, ka viņi taisīs to ierobežoto vidi, līdzīgi kā neizdevās Varamam izdarīt, kur tiešām varēs izmantot šādas risinājumus, tad mēs uz to varam gaidīt. Un, ja jūs gribat vēl uzzināt šādas lietas, es taisu tāds video, tiekos gan ar politiķiem, gan uzņēmējiem. Piemēram, tas cilvēks ar to garo bārdu es biju aizbraucis uz Oslo, tas ir SEB mākslīgā intelekta nodaļas vadītājs, viņš stāstīja, kā viņi bankā ievieš, un mums ir daudz vēl citi, un kā es teicu, arī pavasar uztaisīšu to platformu, kur būs tie mazie video, lai vispār iemācītos, kā lietot. Paldies jums!